Esiet sveicināti! Mani sauc Līga Hirta, un es jau 8 gadus dzīvoju Vācijā. Pēdējos 2 gadus es esmu pārstāvējusi lauka ceļotāju starptautiskajā turisma izstādē Berlīnē. Turisma joma man nav sveša, es esmu gan studējusi turismu, gan arī tajā praktiski darbojusies. Šodien es vēlējos ar jums dalīties savās pārdomās par to, kā, manuprāt, no Vācijas skatu punktu varētu bagātināt Latvijas lauku turismu piedāvājumu un produktu. Turisma izstādēs novēroju patīkamu tendenci. Tie cilvēki, kas jau bija apmeklējuši kādreiz Latviju, izteica vēlmi atgriezties Latvijā un apmeklēt ne tikai Rīgu, bet arī Latvijas reģionus, kas, manuprāt, ir ļoti laba ziņa lauku turismam. Mazliet ieskicējuši potenciālo vācu turistu, kas būtu interesēts savas brīvdienas pavadīt Latvijas lauku mājā. Tas ir vidusšķiras vācietis, bet ne tas, kurš kā savu galamērķi izvēlas Maljorku vai Kanārijas salas, bet drīzāk ir orientēts uz Skandināvijas valstīm. Katrā gadījumā pretēji masu turistu plūsmai. Latvijas garā smilšu pludmale, svaigais gaiss, dabas tuvums, mierīgais dzīves ritējums, aizvien aktuālākais dabai draudzīgais dzīvesveids, tā skaitā arī pārtika un bagātais Latvijas kultūra mantojuma piedāvājums ir tas, kas, manuprāt, uzrunā potenciālo vācu mērķa auditoriju. Jāpiebilst arī tas, ka vācu turisti ir diezgan aktīvi savā atpūtā. Viņiem patīk gan izbraucieni ar velo un laivām, peldēšanās, gan arī iespēja iepazīt vietējo kultūru. Ir tā, ka, manuprāt, Eiropa paliek arvien vienveidīgāk. Visur, kur brauc, tiek ievērot vienādi standarti. Bet tas, ar ko katra valsts atšķirs, ir, manuprāt, visinteresantākais. Un sākot jau ar arhitektūru. Latvijas tipiskās viensētas ar tām raksturīgo koka būvi. Nesen kā bijām Sārema salā, un mūs pārsteidz lauku sēta, kura bija iekārtota mazā klētī, ar pavisam vienkārši Baltijai tipisku iekārtojumu, kas nedaudz atgādināja Brīvdabas muzeju. Koka gulta ar austajām sagām, linu palagi, lupatu kājaslauķi, paštaisīti koka pakaramie, vienkārši lauku puķis māla vāzē, rokstīs māla trauki un reģionam raksturīgie produkti, tā skaitā arī putra. Viss vienkārši un tāpat laikā autentisks. Tas ir tas, kas piesaista uzmanību un stāsta par vidi, kurā ārzemju viesis ir nonācis. Otrais, tā ir saskara ar vietējiem iedzīvotājiem, jo, esot kontaktā ar cilvēkiem, vislabāk var izprast otru tautu, otru zemi. Nevienmēr ir nepieciešams runāt vienā valodā. Lai saprastos, to var izdarīt arī sirds līmenī, ja saimnieks ir viesmīlīgs un atsaucīgs, savukārt turists ieinteresēts un uzmanīgs. Un, manuprāt, ir vismaz 2 veidi, kā dalīties šajā pieredzē ar turistu un viņu ar savu zemi iepazīstināt. Pirmais, parādot, kā tiek svinēti svētki, vai dodot ieskatu tautas tradīcijās un kultūrā, un otrais, ēdiens. Tas arī daudz ko pasaka par tautu. Šajā ziņā es gribu pieminēt vēl vienu piemēru. Tas bija mūsu ceļojums uz Franciju. Mēs bijām apmetušies kādā lauku mājā Francijā, kuras saimniece piedāvāja par attiecīgu samaksu pievienoties viņas vakariņu galdam. Tika servēti reģionam tipiski produkti un dzērieni. Vakara gaitā mums bija iespēja ne tikai izbaudīt ēdienu, bet arī aprunāties ar mājas saimnieci un uzzināt lietas, kas nevienā ceļvadī netiek aprakstītas. Un tā ir tā īstā ceļojuma garša, un lielajās viesnīcās to nemaz nevar tā īsti izbaudīt. Atgriežoties pie pirmā punkta, kurā runa bija par tradīcijām, vēlētos Latvijas lauku māju saimniekiem ieteikt sekojošo priekšlikumu, apvienoties reģionāli vai lokāli un piedāvāt saviem viesiem kaut ko līdzīgu folkloras vakariem. Kā jau teicu, šeit atslēga vārds ir sadarbība, jo nav ekonomiski izdevīgi katram saimniekam kaut ko tādu piedāvāt. Lai radītu šīs sajūtas, svētku sajūtas, nav īstenībā vajadzīgs daudz. Atceros, kā šovasar, kad manam vīram vācu fotogrāfam vajadzēja bildes no Līgo vakara, mēs īsā laikā
radījām šo svētku sajūtu. Uzpinām ozolu vainagus, salasījām vēl pļavā esošās puķes, iekūrām ugunskura, uzvelkām tautas tērpus, sākām dziedāt līgo dziesmas, un bērniem likās, ka tas patiešām ir līgo vakars. Arī Vācijā ir svinēti šie svētki. Jāņi, vēl tagad Ziemeļvācijā tiek degti ugunskuri, bet tradīcijas ir diemžēl zudušas. Vienlaicīgi viņiem ir interesanti un aizraujoši piedzīvot kaut ko tādu autentisku, it kā zinām, bet sen aizmirstu. Un šeit es atgriežos pie manis jau pieminētajiem folkloras vakariem, kuros varētu iesaistīt reģionālā darbojošās folkloras kopas, deju grupas amatniekus, un kurus kā interesantu piedāvājumu varētu vienlaicīgi vairāki saimnieki saviem ciemiņiem piedāvāt. Tā varētu būt tikšanās pie ugunskura, lieliska kopā sanākšanas atmosfēra, it sevišķi ņemot vērā to, ka Vācijā bez atļaujas ugunskurus nedrīkst dedzināt. Skanot tautas dziesmām, dejojot dančiem, latviešu tautas tērpi, latviesks sēdiens, pīrāga, alus, grauzdiņi, kvass, bēržu sulas, žāvētas zivis, melnā rupmaize. Vienkārši, un tad laikā mums tik ļoti raksturīgi elementi. Vēl viena doma, kas nāk prātā, ir sekojoša. Es, protams, nezinu, kā ir ar attiecīgo iestāžu atļaujām, bet, manuprāt, svaigas olas, dārzeņus un ogas, it sevišķi meža zemenes, mellenes un abens un citus vietējos produktus arī var turistiem piedāvāt pārdot, par ko viņi būs priecīgi, it īpaši, ja redzēs, no kuras vistas ola ir izdēta, vai no kuras vagas burkāns nācis. Šeit Vācijā viss, kas Latvijai raksturīgs un parasti audzis, ir īpašs bioprodukts un ļoti dārgs. Tāpēc aicinu arī šajā ziņā lauku māju īpašniekus sadarboties. Šie piedāvājumi var atrasties istabiņās flyeru veidā. Tas pats attiecās arī uz turismu kartēm un cita veida informāciju, ko apskatīt vai piedzīvot tuvākajā apkārtnē. Lai turistam būtu interesanti pavadīts laiks un iespējams arī ilgāk pavadīts laiks. Vēl viena mūsdienīga tendence, kas arī Latvijai pēdējos gados ir aktuāla, tie ir koncerti brīvā dabā. Šeit pieminēšu ļoti vienkāršu piemēru, kurā pati es esmu bijusi lieciniece. Nepļauta pļava Vācijas vidienē, kurā izpļauta celiņu un neliels lauciņš, kurā kameru mūzikas orķestrītis izvietojas un spēlē nelielu koncertu. Liekas, ka Latvijai netrūks šādu resursu, ne dabiskas vidas, ne muzikālu cilvēku, turklāt, ja viesis vēl sasēdināt uz sienu ķīpām. Tātad vācu turistam ir svarīgi tas, lai būtu tekošs ūdens un būtu tīrība un drošība, pārējais ir pievienotās vērtības un atkarīgs no saimnieka iespējām un radošās iztēles. Dzīvojot Vācijā, man bieži vien izbrīna vāciešu spēju no jebkā uztaisīt kaut ko. Piemēram, viņu roku akmeņogles, kā rezultātā rodas milzīgi izrakta bedra. Darbi pabeigti, objekts atstāts, nāk nākošie, kuri rada šo objektu par turismu objektu. Ekskavātori tiek par maksu piedāvāti apskatē, tiek uzcelta dēsu būda, velo celiņi izveidoti. Viss norganizēts, un tomēr tā spontanitāte un dabiskums, kas Latvijai ir raksturīgs, šeit sāk pazust. Un šeit es nonāku pie punkta, par kuru mēs lauku ceļotājā sākām runāt, un tie ir latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas. Tā ir liela auditorija, un atļaušos teikt arī potenciāli lauku turisma mērķa auditorija. Mēs ārpus Latvijas dzīvojošie, vismaz lielākā man zināmā daļa, nevaram bez Latvijas iztikt. Vismaz reizi gadā Latvija tiek apmeklēta. Un šeit varētu būt gan runa par ģimeņu svētkiem, draugu sajietiem, gan citiem svētkiem vai vienkārši atpūtu mūsu dzimtajā un labi zināmajā dabiskajā vidē, ko lauku mājas saimnieki varētu ņemt par atbalstu punktu saviem piedāvājumiem. Un prātā arī ienāca tāda lieta, kā ārzemēs dzīvojušie bērni, kas daļa zina latviešu valodu, daļa sāk to aizmirst, un daļai tā nemaz, diemžēl, netiek vairs mācīta. Arī es šeit saskatu iespēju organizēt latviešu bērnu nometnes. Es zinu, ka tādas jau tiek rīkotas,
kurās varētu apgūt ne tikai latviešu valodu, bet arī tradicionālos amatus, rotaļas, tautas dziesmas, dančus, dziesmas. Protams, kā ārzemēs dzīvojot, daudz kā kas saistīts un ir tipisks latviešu trūkst, un sāsinās šīs sajūtas, šī latviskā piederība. Vēl viena interesanta pieredze, ko es piedzīvoju Latvijā, bija Latvijas tradicionālās pirtiņas apmeklējums, kuras laikā es tiku Pērtu Dainu tautas dziesmu pavadībā, kas man patika un palika ļoti spilgti atmiņā. Vai arī piedzīvotie danču vakari, protams, ka Līgo svētki. Arī šeit mēs to visu it kā varam pakaļ darināt un svinēt. Bet tie nekad nebūs tādi svētki, ko mēs varam svinēt Latvijā. Un skatuves fons arī nav tas īstais. Tāpēc es jums vēlu enerģiju, radošumu un jaukus viesus. Un ziniet, ka nekur kartupeļi negaršo tik labi kā Latvijā. Lai jums veicas!